Sveiciens visām kāršu mīļotājām un arī kāršu mīļotājiem. Kārtis mūs sauc arī vasarā. Tās mūs aicina darboties, mācīties, iepazīt ar vien jaunas kārtis. Un šovakar mēs tiešām iepazīsimies ar unikālām, atšķirīgām un ļoti īpašām kārtīm kāršu pasaulē. Uzrakstiet čatiņā, drusciņi par sevi. Redzu arī, cik daudz jūs esat šovakar. Man tiešām prieks. Paldies, ka jūs arī atradāt laiku izrauties no darbiem, vai no atpūtas, vai no dārza, lai šodien skatītos nodarbību par sēniju kārtīm. Ja jūs jau kaut ko par kārtīm zinat, tad čatiņā ielieciet plusiņu. Ja jūs ikdienā ar kārtīm darbojaties, tad ielieciet 3 plusiņus. Ja neko par kārtīm nezināt, tad ielieciet noteikti mīnusiņu, lai es redzu. Prieks redzēt pazīstamus vārdus, kursantes, prieks redzēt jaunus pavisam vārdiņus. Nu ko, lai mums burvīgs vakars. Ķersimies klāt. Šodienas darba plāns mums ir uzzināt uzreiz par sēniju kāršu trumpiem. Uzreiz sāksim ar šo kāršu unikalitāti, ar to, ar ko viņas atšķirās. Arī mīnusiņi mums ir, arī daudz plusiņu, jauki. Un tālāk uzzināsim drusciņi par sēniju kāršu vēsturi. Tad par šo kāršu uzbūvi, kā tās ir veidotas. Man prieks jūs redzēt, jūsu stāstījumu un vārdiņus un plusiņus un mīnusiņus nolikšu tepat maliņā. Jūs droši arī čatiņā rakstiet savus jautājumus uzreiz, ko līdz ienāk prātā. Es noteikti atbildēšu šovakar arī uz visiem jūsu jautājumiem. Uzrakstiet arī čatiņā, kā jūs uzzinājāt par sēniju kārtīm, kā jūs viņas atradāt vai kā viņas atrada jūs. Šie stāsti par satikšanos ar sēniju kārtīm vienmēr ir ļoti tādi unikāli un interesanti. Kur jūs šīs kārtas pamanījāt vai no kā saņēmāt, varbūt mantojumā? Kas interesants sēniju kārtīs jums ir pastāstīts, ko jūs tādu atceraties, kādu īpašu izlikumu, īpašu notikumu pēc tam? Un pēc tam arī darbosimies praktiski. Tad mums būs 5 minūšu pārtraukums, kad varēsim paņemt savas kārtis, aizvērt logus, iedzert ūdentiņu. Pagaidām, kamēr jūs klausāties, loks vēl var būt vaļā. Bet tad, kad mēs sāksim darboties, tad mums vajadzēs gan galdautiņu, gan svecīti, gan visus logus ciet. Un izliksim šodien prognozi gada otrajai pusē. Šodien ir laba diena kāršu likšanai. Tas vienmēr ļoti svarīgi. Arī, ja jūs nezināt, vai laba vai nav tik laba, ja nesajūtat, bet visbiežāk cilvēki to paši jūt, jo mēnesi ritmu jūt gan dzīvnieki, gan putni, gan augi, gan jūra, ūdeņi un arī cilvēks. Tā kā var paskatīties špikerītī, kādā krāsā šodienas datums. Zaļš, tātad kārtas šodien var likt, un ir tagad vakarā sāksies arī maģiskā 13. mēnesdiena. Ja jūs ikdienā ļoti daudz darbojaties ar kārtīm un ir tāda sajūta, ka viņas ir drusciņi nogurušas, tad vai arī ir bijuši kādi ļoti tādi, varbūt tādi smagāki jautājumi skatīt pēdējā laikā, tad šodien ir tā diena, 13. īpašā maģiskā mēnesa diena, kas ir ļoti laba kāršu attīrīšanai, arī rūnu akmeņu attīrīšanai, bet ar akmeņiem, kristāliem ļoti uzmanīgi. Tur jums jāzina katram veidam savu metode. Bet kārtis var iepīt maisiņā, pēc tam vēl ielikt kādā plasmas trauciņā ar vāku un šodien ielikt saldētā uz nakti. Šonakt attīrīsies ļoti labi visas enerģijas un no rīta izņemsiet ārā, kā saka, pirmā jaunā svaiguma. Kārtas tā es kādreiz daru. Agrāk es tā darīju ļoti bieži, jo man bija tikai daži kāršu komplekti, un es ar viņiem strādāju ļoti daudz un ļoti daudz liku. Tagad man ir daudz kāršu komplekti, un tad viņi tik ļoti nenogurst. Jo katram cilvēkam es intuitīvi izvēlos
arī viņam piemērotās kārtis. Tā ļoti daudz arī vēl raksta šodien par nodarbību, tāpēc arī drusciņi sākām vēlāk, jo visus jāielaiž iekšā, lai visi pie mums tiek. Tālūk, pēc tam es palasīšu arī jūsu stāstiņus, jo čatiņš man saglabāsies, bet jūsu jautājumus lasīšu uzreiz, jo ierakstā čatiņš neparādīsies. Tālūk, nu, dodamies uzreiz pie viena ļoti svarīga jautājuma, ko man pēdējā laikā jautā bieži, un tā kā es redzēju arī ļoti daudz mīnusiņus, kas nozīmē to, ka šodien mums klausās arī daudz cilvēku, kas par kārtīm vēl tik daudz nezina. Tad uzreiz pirmais palūkojamies, kādos veidos, tipos var iedalīt vispār zīlēšanas, maģiskās, ezotēriskās kārtas. Protams, agrākos laikos nākotnes zīlēja ar spēļu kārtīm. Un tad, kad esmu dažādos kāršu pasākumos, arī mūsu skolas, saskarsmes skolas kāršu nometnē, kur mēs iepazīstamies un arī stāstam par savu ceļu pie kārtīm vai kāršu ceļu pie mums, tad ļoti bieži dzird tās jaukās bērnības atmiņas, ka omīte lika kārtis, un tas bija tieši spēļu kārtas. Un oma iemācīja jau tos pirmos zīlēšanas principus ar spēļu kārtīm. Jā, tad agrākos laikos tas bija veids, kā nolasīja likteni, lūkoja pagātni, skatījās nākotni. Un tālāk jau ļoti populāras kļuva arvien tālāk vairāk Eiropā, arī līdz mums Ziemeļvalstīm atceļoja taro kārtis, kurās ir 22 vecās, lielās, svarīgās kārtis, kuru vēsturi ir mērām 1000 gadu senā pagātnē, un viņām klāt pievienojās mazie arkāni, arī 56 mazās kārtas, līdzīgi kā 56 spēļu kārtas, ar kurām varēja vēl sīkāk izpētīt visādas ikdienas situācijas, lietas apstākļus un sajūtas un emocijas. Tā kā taro kārtas ir 22 lielie pasaules arhetipi, kosmiskie likumi kopā ar 56 mazajām papildus zīlēšanas kārtīm. Lūk, un zinu, ka daudzas no jums neatrada kopīgu valodu ar taro kārtīm, un arī man tā sākumā bija, ka man ļoti gribējās darboties ar kārtīm, bet taro kārtas sapratu, ka nav mans lauciņš, absolūti, es ar viņām tā saruna nevedās. Sākumā es domāju, ka man trūkst zināšanu, es pabeidzu vienus kursus, otrus kursus, 3. meistara klases, pēc tam individuāli mācījos vēl pie 4. skolotāja, un sapratu, ka nav. Un tad viens no šiem skolotājiem man teica, bet klausies, bet varbūt tavas ir Lenormand kārtas. Un tad, kad es ieraudzīju šīs kārtas, man bija klikšķis, mīlestība no pirmā acu uzmetiena. Un tādu, lūk, mana sirds liekta jau vairāk nekā 10 gadus ir Lenormand kārtas. Un tās ir vēl citādākas, tās atšķirās no taro kārtīm, tās ir 36, tajās ir dabas dažādi simboli, un jā, tas ir vēl viens pilnīgi atsevišķa zīlēšanas sistēma. Un tad ir dažādi veidi orakuli. Orakuli arī ir zīlēšanas kārtas. Zem šī te nosaukuma un šajā kastītē tad mēs varētu likt arī sēnī kārtas, astrologu sēnī kārtas, bet tur tomēr vēl savas nianses, arī to es jums tālāk pastāstīšu. Un tad, protams, tagad ļoti populārais lielais virziens, metaforiski asociatīvās kārtas, ir makkārtis, kas ir vēl viens lauciņš, kas tagad iet savu slavas gājienu, un lielais popularitātes vilnis ir tieši ar šīm kārtīm. Un te uzreiz jāsaka, ka tas absolūti nav mans lauciņš, un neko par tām es jums pastāstīt nevarēšu, jo tas arī pilnīgi cits tips, cita sistēma, cita likuma, cita noteikumi. Bet kas šo visu vieno? Protams, tas ir magic, tās ir senas, garīgas, ezotēriskas, arī agrākos laikos slepenas īpašas zināšanas, un kārtis, nosaukums kārtis, līdzīgs vārds mums ir arī kārtība. Jebkurās kārtīs mums ir jāievēro zināma kārtība, zināma likumi un noteikumi darbā ar tām.
Un ar ko tad ir īpašs astrologs sēnī kārtas? Man šīs ir viens no mīļākajām kārtīm. Es uzreiz sapratu, ka tas ir kaut kas savādāks, kaut kas atšķirīgs, kaut kas ļoti tāds īpašs un tāds, nu, ļoti, ļoti cieņpilns orakuls. Tāds kā sens, viedais, gudrais, kas mums var pateikt ļoti daudz ko dzīvē priekšā. Un viņas atšķiras ar to, ka viņām ir cita sistemātiskā uzbūve. Ja taro kārtas ir lielie mazie arkāni, stihijas, tad Lenormanda kārtīs ir vairāk uzsvars uz šo te dzīves ceļu no skaitļa 1 līdz 36. Tad sēnī kārtas nevar pielīdzināt nevienai īsti no šīm te sistēmām. Viņas ir pašas par sevi, viņas ir tāda kā puzle. Un arī jūs jau ievērojāt, uz katras kārtas ir veseli 4 attēli. Parasti uz vienas kārtas ir viens attēls, viens simbols vai viens sižets, viens stāsts. Bet uz sēnī kārtīm ir veseli 4 simboli vienlaicīgi. Un šīs kārtas darbojas drīzāk kā puzle. Tāda maģiskā puzle. Jā, un te uzreiz arī parādās, ka ir cits izlikšanas veids. Jā, Lenormanda kārtas, mēs varam taro kārtas, dažādus orakulus, arī maku kārtas izvilkt vienu kārti un pēc tās visu kaut ko uzzināt, pastāstīt. Tad sēnī kārtas ir jāliek visas kopā. Visas 36 kārtas ir jāliek kopā. Un tad arī viņas savā starpā saslēdzās, puzlītes saliekās, un tur ir arī kāršu vēstījums. Izvilkt vienu sēnī kārtu, savu jautājumu, iegūt atbildi, diez vai būs iespējams. Un sēnī kārtīm ir ļoti seni, spēcīgi, maģiski simboli. Mūsdienās izveido ļoti daudz jaunas kārtas, jaunus orakulus un tā tālāk. Un, protams, izmanto simbolus, visi simboli tādi seni, kurus pazīst visās tautās kultūrās, kuri ir arī mūsu visu kopējā tādā kolektīvajā apziņā. Protams, viņi darbojās, bet, kā jau mēs zinām, ka simbolu spēks atšķirās. Ir mazāk spēcīgi simboli un ir tādi ļoti, ļoti svarīgi simboli un zīmes. Un sēnī kārtīs šie simboli ir no veselām divām grupām, divu veidu. Ir šie te astroloģiskie un astronomiskie simboli, par to mēs vēl paskatīsimies pie kāršu uzbūves tālāk, un zīmju simboli. Un ko dara šie te astroloģiskie simboli? Viņi darbojas kā astroloģiskās planētas tieši tāpat, un ar viņiem var izlikt cilvēkam tādu kā astroloģisko karti. Tāpēc tās sauc arī par sēnī horoskopu kārtīm, jo horoskops ir cilvēka dzīves karte, cilvēka likteņa karte, cilvēka debesu karte. Un otrs, kas šīm kārtīm ir unikāls, kā es saku, reizē var aiziet gan pie astrologa ar šīm kārtīm, gan pie zīlnieces, ir tas, ka šie sēnie zīmes simboli nolas likteni ar zīlēšanas kāršu principu. Un šie simboli, zīmju simboli būs vairāk līdzīgi Lenormanda stila kārtīm. Būs ļoti daudz simbolu, kas ir tiešām tādi paši kā Lenormanda kārtīs. Lācis, suns, mums ir saule, mēnesis un jā, būs tiešām daudz tādu dabas simbolu, kas sakritīs un būs līdzīgi Lenormanda kārtīm. Par kāršu autoru. Ieslēgšu drusciņu gaismu. Tā. Ieslēgsim gaismu. Tātad kāršu autors ir Giovanni Battista Sēnīs, astrologs. Tajos laikos, protams, bija arī jau tarologi un tādi ezotēriķi, okultisti, bet šo kāršu autors ir astrologs, kura saknes ir Itālijā. Tātad viņš ir dzimis 17. gadsimta pašā sākumā. Un par viņu pastāstīt es varēšu jums ļoti maz, jo viņš ir ļoti tāda noslēpumaina personība patiesībā. Un arī bilžu lielajā, jau interneta krātuvē, kur, protams, tiek bildes papildināts arī no muzeju un vēstures grāmatu arhīviem, par viņu bilžu ir īstenībā ļoti maz, un šīs ir vienas no tām retajām, ko vispār izdodas atrast.
Tātad, kā jau teicu, viņš ir tāda ļoti, ļoti noslēpumaina personība. Viņš nodzīvoja mazliet vairāk kā 50 gadus, un viņš kļuva astroloģijas vēsturē slavens ar to, ka jau 29 gadu vecumā tikko pabeidz universitāti, tikko izmācījies pie slavena cita itāļu astrologa, iesāk sadarbību ar slaveno karavadoni Valenšteinu. Tātad viņš kļuva par padomnieku ģenerālim karavadonim, kurš vadīja Vācu ķēzaru karapulkus 30 gadu karā. Un pateicoties sēnī padomiem un prognozēm, kas notiks, kā pretinieks, ko darīs, kā viņš kur pagriezīsies, pateicoties šiem padomiem, izcīnīt daudz uzvaru. Tas rakstīts tādos vēstures pierakstos, arī ir norādes par to, ka bez sēnija padomiem viņš nav spēris ne soļa, ne tikai savā profesionālā karjerā, bet arī citās attiecībās, politiskajās, romantiskajās un tā tālāk. Jā, un šeit arī ir sens zīmējums, kurā tēlots Valenšteins kopā ar astrologu Sēniju. Tikai, protams, jā, interesanti, ka jau, protams, vēlāk. Te, kur Sēnijs jau ir bišķiņ gados. Un pie kā mācījās astrologs Giovanni Battista Sēnijs? Pie viena cita ļoti, ļoti svarīga astrologa vispār astroloģijas vēsturē, jo viņš bija tas, kurš izpētīja un izveidoja efemerītes. Tas ir mūsdienās tagad mums ir astroloģijas programmas, kuros mēs ievadam datus un tur izskaitļojot visas planētu kustības, grādus un sekundes, var paredzēt, kura planēta atradīsies, bet agrākajos laikos šo zināšanu nebija, un astrologi, astronomi bija tie, kuri pētīja dažādās observatorijās, ievāc un apkopoja šos datus par planētu, zvaigznāju un citu debesu ķermeņu ceļu kustību un tā tālāk. Un patiesībā astroloģija, kur man ir paveicies būt tādās senās universitātēs pirms daudziem gadsimtiem, tā bija ļoti tāda ekskluzīvs mācību priekšmets, kur arī studenti arī pētīja zvaigznes debesīs un ievāc šos te datus un apkopojumu. Tas mums mūsdienās tagad ir. Jā, un tas bija astrologs Andreas Argoli. Jā, un arī viņš savu, tādu centīgo un spējīgo skolnieku iepazīstināja ar Valenšteinu. Jā, un viņš, Valenšteina, bija kā astrologs viņam 5 gadus līdz viņa nāvei. Un Valenšteins tātad mira diezgan dīvainos apstākļos, jo projām vēstures arhīvos ir dažādas versijas par to. Un viena no tām ir arī, ka tur ir bijusi astrologa Sēnija roka. Pie tā, bet tas nav pierādīts, un arī par to ir uzgleznota glezna, kuru parādīšu pēc tam. Lūk, šī ir arī viena no retajām bildēm, kur man ir izdevies atrast attēlojumu ar šo te karavadoni un astrologu Sēniju, kurš pēta, kas notiks, kas būs, kas tur zvaigznēs notiek. Šeit arī ir vēl viena eļas glezna, kur attēlota viņu sarunas, stratēģijas, pārdomas un tā tālāk. Tiešām, jā, šādu bilžu internetā ir ļoti, ļoti maz, un tiešām 10 gadu laikā nav izdevies arī neviens cits. Un šeit arī ir tas slavenais mākslas darbs, kur attēlots astrologs Sēnijs kopā ar jau aizgājošo karavadoni, un arī līdz galam tā arī nesaprotot, kas tur ir noticis. Tālūk, kā es iepazinos ar astrologu Sēniju kārtīm? Man šīs kārtas parādīja Latvijā lielākās kāršu kolekcijas īpašnieks Jānis Vētra no Kuldīgas. Noteikti varētu teikt, ka viņa kāršu kolekcija ir lielākā Baltijā. Viņš man šīs kārtas parādīja tad, kad mēs kopīgi pētījām laimes spēles kārtas un zināmies viņām pa pēdām. Un meklējām pazudušās kārtas, un tad vienā jaukā pēcpusdienā viņš man parādīja arī astrologu Sēniju kārtas,
Un bija nokopējis savu tādu arī grāmatiņu par šīm kārtīm. Jā. Tā, nu, es ar viņām iepazinos. Un ļoti liela daļa no Jāņa Mētras kāršu kolekcijas atrodas Kuldīgas novada muzejā. Spēļu kāršu kolekcijā. Tā kā, ja jums kādreiz ir iespēja vasarā doties apskatīt, šeit arī ir viņa saglabātās sēnija kārtas. Tālāk, par to, cik sēnija kārtas ir senas. Nav īsti tāda konkrēta datuma, joprojām gada, kur varētu noteikt, kad šīs kārtas ir radušās. Nu, tā tad, visbiežāk runā par to, ka šīs kārtas ir vismaz 200-300 gadus senas. Un to, kad šīs kārtas ir ienākušas Latvijā, gan var izsekot vismaz kādu daļu no tā, jo pirms teju 90 gadiem Latvijā izdevniecība Orients izdeva šīs kārtas kopā ar kāršu nozīmju grāmatiņu, kura arī ir man šeit arī nokopēta. Un, jā, šī te grāmatiņa, šī ir bilde no kāda ļoti ekskluzīva Rīgas antikvariāta, kur šī grāmata bija kopā ar kārtīm izsolē. Interesanti, kur tā devās. Lūk, un šī grāmata ir lasāma arī Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālajā krātuvē. Un var viņu pašķirstīt un izpētīt. Lūk, šeit ir redzams, ka grāmatas aizmugurē bija speciāla aploksnīte, kur šīs kārtas arī glabājās kopā ar pašu grāmatiņu. Sēnija kāršu stāsts, kurš ir šajā te gandrīz 90 gadus senajā grāmatā, un kurš ir arī jebkur citur par sēniju kārtīm lasāms arī vācu valodā, arī krievu valodā. Šeit ir tikai daļa no šī stāsta, bet kas ir pats galvenais? Jūs noteikti viņu atradīsiet, ja meklēsiet informāciju par sēniju kārtīm internetā. Galvenais šajā stāstā ir tas, ka tātad, 19. gadsimta beigās šīs kārtas atradās Francijā pie bagātas franču dāmas. Un vēlāk viņi iepazinās ar vācu virsnieku, un šīs kārtas vēlāk arī uzdāvināja viņam, jo viņai nebija nevienam, kam tās atstāt. Tātad šajā te stāstā senajā ir ļoti daudz norādes par to, ka šīs kārtas kaut kur ceļojuši pa Vāciju, Franciju, saglabājušās vairāk tajā pusē. Jā, to jūs noteikti varēsiet palasīt. Un, protams, visi šie te pareģojumi, ko vecā franču kundze viņam bija izzīlējusi, izlikusi, piepildījās. Un šīs te kārtas arī pie viņa saglabājās. Un arī viņa māsa mēģināja atšifrēt šo kāršu vēstījumu un saprata, ka tās ir ļoti saistītas ar astroloģiju. Jā, un šo kāršu noslēpums tika izdibināts, atminēts. Kaut kur noteikti bija arī saglabājušās kāršu nozīmes, jo tiešām gan šeit ir, esmu atradusi arī vācu valodā grāmatu, arī gandrīz 100 gadus senu, un arī mums latviešu valodā ir šīs te četras kāršu pozīciju nozīmes, par kurām es pastāstīšu. Šie te apraksti saglabājušies, tādi diezgan gari un plaši. Tātad, jā, šeit viņas sauc arī par kroņu kārtību vāciski. Vēl parādīšu, ko man par šiem 10 gadiem ir izdevies par šīm kārtīm atrast. Īstenībā tiešām informācijas nav daudz, tā kā tās ir ļoti senas kārtas. Drusciņi varbūt arī pazudušas aizmirstībā, tāpēc man arī ir tā lielā misiņas apziņa viņas saglabāt, popularizēt, jo jāsaka godīgi, ļoti daudzām mūsdienās izdotajām kārtīm, kuras ir tikai smukas, mākslinieciskas fantāzijas bildītis, kārtējais taro versija, viņām tas spēks ir diezgan mazs. Un man arī pa šiem gadiem jau ir izveidojies, man ļoti daudz kārtas rāda, es pati ļoti daudz pērku, un man pietiek tikai atvērt paciņu, paturēt viņas rokās, pāršķirstīt, izšķirstīt, lai es saprastu, vai tur kaut kas ir, vai kaut kas nav. Tās, kuras man labi pazīst, tiešām zina to manu teicienu, ka tur kaut kas ir.
bet kaut ko par kārtīm šādas saku diezgan reti, jo pārsteigt jau vairs spēj reti kas, jo šī senā maģija, senais spēks, tā senā enerģija jaunajās kārtīs kaut kā vairs neieliekās, ja vien pats autors vai mākslinieks nav ļoti spēcīgs šajā jomā. Un tiešām zinu, ko viņš tur zīmē, kāpēc viņš tur zīmē un tā tālāk. Bet tad, kad es sēnīju kārtas ieraudzīju un izliku, man tā bijība un cieņa nav zudusi jau kopš pirmās dienas līdz pa šīm te laikam. Jā, tātad šeit mums ir arī vācu valodā, vēl es esmu atraduši šādu grāmatiņu, un tad tādu zilu vēl blakus, arī viņu sauc par sēnīju horoskopu. 36 kārtas ar 72 simboliem, jo, kā mēs zinām, uz kārtīm ir attēloti vairāki simboli. Vēl viens tāds vēsturisks pavadiens, kad šīs kārtas atkal kļuva populāras, ir 80. gados un pēc tam vēlāk, kad tās atjaunoja un izdeva Zintnieks, žurnāls Zintnieks. Fantastisks žurnāls arī, kurā ir ļoti daudz, patiesībā, daudz, kad vēl agrākos laikos mums vēl nebija Latvijā internets, tad visas lielās zināšanas un zinības mēs guvām arī no šīta žurnāla. Jā, un varētu teikt, ka arī, ja jums ir šīs te sēnī kārtas, tad tas ir jau tāds kolekcijas vērtība, jo vēl kaut kur kādreiz, kaut kur autoostu veikaliņos, vēl kaut kur viņas varēja nopirkt, bet jā, šeit atkal viņas kļuva populāras, zināmas, cilvēki viņas atkal izmantoja. Un arī, kad es par šīm kārtīm sāku interesēties un pētīt, un viņas tā kā popularizēt un cilvēkiem stāstīt, tad arī man sāka sūtīt vēstules cilvēki ar savām sēnīkāršu komplektiņiem, kas ir viņu kolekcijās, un šeit arī ir interesanta versija, aizmugurīte ar mēnestiņiem. Jā, un šeit vēl ir arī redzami oriģinālie zīmējumi, oriģinālie simboli. Arī 80. gadu vidus izdevums, šeit ar man viena sieviete nofotografēja, uzticēja, atsūtīja, šeit arī kāds ir bijis. Un jā, principā viņas bija populāras 80. gados, gandrīz katrā avīšu kioskā viņas varēja nopirkt, un daudziem viņas tajos laikos bija. Te arī man vēl ir atsūtīta bilde ar arī tādu vienu no variantiem, bet te es skatos, jā, uz pašiem simboliem šeit viņas tomēr atšķirās. Te tā ir viena no versijām, kad arī kāds mākslinieks ir šīs kārtas pārzīmējis, attēlojis un mēģinājis atjaunot. Jā, tā ir laikam tā latviešu versija. Mēs viņu redzēsim vēl tālāk. Jā, pamanīt, tā ir tā. Un, jā, par sēnī kārtīm noteikti var teikt, ka tās nav tikai kārtas, tās daudziem ir ļoti mīļas un dārgas bērnības atmiņas, un jūs jau čatiņā arī rakstījāt, ka mammai tādas bija, vecmāmiņai, omītei, krustmātei, studiju laikā, kad studējāt, likāt kopā ar kursabiedreni, un agrākos laikos patiesībā tiešām ir šīs kārtas bija retums, un bija arī laiki, kad kārtas bija tādas tā kā drusciņi jāglabā noslēpumā, un tās varēja nodot pārzīmēt. Un te arī ir viens citāts, ko esmu atradis arī internetā komentāros, ka viens takts laikā bija jāpārzīmē, jāpāraksta galvenās nozīmes. Lolita mums raksta, ka viņai ir no Zintnieka, Ingūnas saka, ka ar mēnestiņiem aizmugurē, tā arī ļoti reta versija īstenībā ir. Jā, jūs arī droši varat fotografēt savas kārtas vai grāmatiņas, kas tur ir iekšā, kuri izdevēji, lai tad es varētu vismaz to vēsturi kaut kā apkopot, jo tiešām ik pa laikam reizi 2-3 gados man kāds kaut ko arī atsūta, un patiesībā tiešām informācijas ļoti, ļoti maz par šīm kārtīm. Un, jā, kārtas bija pārzīmētas, bija pārkopētas, bija pārfotografētas un, jā, arī pārrakstīja šīs te nozīmes. Un arī man sūtīja bildes sievietes, kur saka, ka šīs kārtas ir viņu ģimenē jau 20 gadus, 40 gadus un tiek glabātas kā tāda relikvija no paudzes paudzē, nodotas, izmantotas, cienītas un sargātas. Un ar ko vēl sēnī kārtas ir tik īpašs?
mums, latviešiem, ar to, ka pirms šiem 100 gadiem un pat vēl vairāk Latvijā taro kārtas vai Lenormanda stila kārtas bija tikai retajiem patiesībā. Lenormanda stila kārtas varēja būt biežāk, jo tajos laikos viņas vairāk izdeva, viņas vairāk ienāca no Vācijas, no Slāvu zemēm, bet taro kārtas tiešām arī bija tāds lielāks retums. Un sēnī kārtas šeit mūsu zemītē, mūsu laukā, mūsu energoinformatīvajā laukā ir jau sen. Un viņas jau ļoti labi lasa tieši mūsu tautas, mūsu zemes cilvēku likteņus. Viņas ātri saslēdzās, viņas ātri sakontaktējās. Piemēram, tāds Ēģiptes taro, tur tad jābūt tādam labam speciālistam, lai viņas tā ieslēgtu, iedarbinātu un izmantotu šeit. Jā, bet sēnī kārtas viņas šeit ir. Viņas šeit vienmēr ir bijušas. Man ļoti daudz ir arī teikuši, ka ir tāda sajūta, ka es viņas jau kaut kur pazīstu, es esmu viņas redzējusi, es nav brīnums, jo, ja runā par iepriekšējo dzīvi teoriju, tad, kas zina, varbūt jūs pašas šīs kārtas arī likāt pirms 100, pirms 150 gadiem, 200 gadiem. Jums viņas bija, varbūt jūs viņas izmantojāt, zīmējāt, pārdevāt, kas to lai zina, jo mūsu satikšanās ar dažādām kārtīm vienmēr nav nejauša. Jā, un te ir tas vēl cits variants. Šeit man arī atsūtīja. Simboli daudz sakrīt, bet daži atšķirās. Un šeit ir Latvijas karodziņa. Tātad šīs noteikti ir arī Latvijas sēnī kārtas, jo diez vai Vācijā izdotās kārtīs mums būs latviešu karodziņš. Jā, kur ļoti labi man jāsaglabā čatiņš, jo Ines raksta, ka izdevējs Rīgas parauga tipogrāfija vienam no variantiem, bet dikti labi būtu, ja jūs varētu man uz e-pastiņu arī atsūtīt bildes, un tad es arī saglabātu un arī man paliktu. Arī Lietuvā šīs kārtas ļoti labi pazīst ar citu nosaukumu, ko tev sola zvaigznes. Bet te ir arī drusciņ cits variants. Daudz simbolu sakrīt, bet arī jūs jau pēc izskata redzat, ka viņas drusciņ arī atšķirās. Tādas vairāk ir šīs te debesis un zvaigznes un tumšākas ar nakti. Jā, ko tev sola zvaigznes? Ko tev zvaigznes var pastāstīt? Šādu te man arī izdevies ir atrast attēlu. Tad vēl patiesībā šīs te pužļu kārtis, pužļu veidīgās kārtis ārzemēs sauc par pacietības kārtīm. Pacietības kārtīm, protams, jo, lai viņas izliktu, ir vajadzīgs diezgan daudz laika. Un šodien es jums pastāstīšu vēl vienu sēnī kāršu svarīgu noteikumu, kura dēļ jums kārtas būs jāliek vēl 2 reizes ilgāk. Bet tas strādā, un tas ir ļoti svarīgi. Jā, un ļoti bieži šīs kārtas sauc par krievu kārtīm, jo arī Krievijā viņas bija savu laiku ļoti arī pirms 100 gadiem ļoti populāras. Šeit arī ir viens no izdevumiem, mākslinieks Petrovs, un arī ļoti skaistas simboli gan atšķirās. Protams, sēnī kārtīs nebūs dzirnavas un citi simboli drusciņi, bet princips līdzīgs. Princips šeit mums ir līdzīgs. Tā kā ir tāds interesants atradums, man ļoti patika. Tad mums vēl šeit arī, kā jūs teicu, viņas sauc par krievu zīlēšanas kārtīm, un šeit vēl arī krievu čigānu zīlēšanas kārtis. Arī daži simboli sakrīt, daži atšķirās. Te arī ar krāsām, kas gan droši vien palīdz ieraudzīt vieglāk, kuri simboli, kuri puzles gabaliņi sakrīt. Jā, te pēc krāsām drusciņi vieglāk likt. Ļoti interesanti arī sēnī kārtīm šie te iekšējie rotājumi. Šeit mums ir kvadrātiņi ar cipariem. Tur mums bija arī tāds tā kā āboliņas simbols. Man vēl Jānis Mētra uzdāvināja no Lietuvas tādu mazu kāršu komplektiņu, kas saucās arī Reku Viļņā izdots, bet gada nav. 2,4 rubļi maksā. Kas būs? Arī tādas mazas kārtiņas, ļoti arī līdzīgi principa, kā sēnī kārtas, fantastiskas kārtis.
Nu, fantastiski pat izklaide, lai gan par kārtīm tā nevarētu teikt, lai gan var, jo kāršu spēle, uzspēlēsim kārtis. Arī ļoti labi jaunajā gadā. Ļoti labi izlikt jaunajā gadā, kā tādu prognozīti, kas būs. Ko tev sola zvaigznes? Ines mums sūta bildi ar pavisam tādām vēl rozīgām sēnī kārtīm, kādas vispār nekad neesmu redzējusi tiešām. Un citiem attēliem. Burvīgi, burvīgi. Mēs šādi te kopā savāksim sēnī kāršu Latvijā vēsturi. Vajadzētu īstenībā to apkopot un arī saglabāt, ielikšu savā mājaslapā. Man ir atsevišķa sadaļa tieši sēnī kārtīm. Jā, un šis ir tāds pasaulē populārākais saucamais vācu komplekts. Vācu komplekts, kurš bija šajā te Orienta izdevniecības grāmatā, kuru arī man kopijas uzdāvināja Jānis Mētra. Un pirmais iespējas, protams, bija milzīga bība, cieņa no šīm kārtīm, un tāds otrais bija tādas bailīgums arī dēļ tā vizuālā noformējuma. Jo, protams, agrākos laikos tipogrāfijas tehnoloģijas atšķirās, nebija tik daudz spilgtas krāsas un tie drukstoņi un tā tālāk. Un šīs kārtas man likās ļoti tādas tumšas, drūmas un biedējošas un smagnējas patiesībā. Un tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc es viņas ikdienā neizmantoju. Jo tas bija tas laiks, kad es ļoti, ļoti daudz liku kārtas saviem kursabiedriem, draugiem, kolēģiem un tā tālāk. Un man šīs kārtas gribējās izmantot, bet, paņemot rokās, jutās tas drūmums un tumšums. Man jāac prātā, ka es taču viņas varētu kaut kā pārzīmēt, atjaunot un tā tālāk, un tā doma ļoti ilgi nelika mieru. Par to, ka es viņas gribētu izmantot. Droši vien arī kāds cits viņas gribētu izmantot. Ja vien viņas bišķiņ būtu spilgtākas, gaišākas, bišķi foršākas, priecīgākas. Un tā doma man nelika ilgi mieru. Kā jau es saku, kārtas man saka, kas man jādara. Nodod man visādas vēstījumus un uzdevumus un misijas, un tad man viņas nāks pildīt. Citādāk nākt izgulēt nevar. Tā galva un idejas griežās, un tad, man izdevās šīs kārtas arī atjaunot. Vienkārši vienā vasarā es satiku mākslinieku, kurš ar to nodarbojās, ar dizainu, un es viņam jautāju, vai viņš varētu atjaunot šīs kārtas maksimāli tuvu oriģināliem zīmējumiem, bet drusciņ tādā mūsdienīgākā stilā, manierē un tā tālāk. Un pats interesantākais bija tas, ka viņš teica, ka viņš šīs kārtas pazīst, ka viņš studiju laikos tās bija ik pa laikam aizņēmies no mammas un kopā ar draugiem licis, kas arī man likās tāda tiešām mistiska un zīmīga sakritība, ka tā ideja ir jātop, ka šīm kārtīm ir jābūt, ka viņas ir jāatjauno un jāizdod. Un tad, man tas izdevās. Viņš pārzīmēja visas šīs te kārtis, atjaunojas ļoti detalizēti, skrupulozi, saglabājot katru līniju, katru vaipstu, katru svītriņu, lai šie te simboli būtu maksimāli tuvu šim te vācu oriģinālajiem izdevumam. Un tad, tās mēs drukājām tipogrāfijā, jūs redzat, cik viņš šeit ir daudz. Un tie bija milzīgi svētki manā dzīvē, tie bija lieli svētki kāršu pasaulē. Un ka šīs kārtas atkal dodas pie cilvēkiem, tās atkal nonāk pie kāršu licējiem. Jā, un tās tika nodrukātas, izdotas. Un tad šīm kārtīm es klāt izveidoju arī savu grāmatiņu. Par grāmatiņu es jums pastāstīšu, kāpēc man radās tāda pilnīga doma un nākamais mērķis un ideja izveidot savu grāmatiņu. Un tad tapa latviešu valodā, pēc tam arī tulkojums krievu, angļu valodā, vācu valodā, un viena jauka meitene man palīdzēja pārtulkot arī lietuviešu valodā. Tā, lūk, šīs kārtas ir atjaunotas un tagad dodas uz visu pasauli pie dažādiem cilvēkiem. Jāteic, ka ļoti populārs, viņas ļoti pazīst arī Francijā. Ļoti daudz aiziet arī uz Franciju, tad man saka, ka jāgatavo nākamā grāmatiņa franču valodā. Jā. Lūk, šeit ir arī izdotās kārtis. Te varbūt ir arī kādas no jūsu kārtīm. Un tas viss pirmais metiens bija liels roku darbs. Visas jūs redzat, katra kārts ir savā kaudzītē. Un no visām šīm te kaudzītēm ir jāizveido
viens komplekts. Ir jābūt katrā komplektā 36 dažādas kārtas. Un tad es stāvēju pie šī mana kāršu plaukta un ar savām rociņām pacietīgi pa vienai kārtiņai lasīju un komplektēju šos te komplektus. Tā bija vesela meditācija, tas bija vesels tāds milzīgs notikums un jā. Tā pa drusciņai šīs kārtas tika sakomplektētas, un viņas ir aizceļojušas tagad arī uz Ameriku, Kanādu, uz Austrāliju, principā pa visu pasauli, kam es vispār pat sākumā neticēju, ka tā būs. Un viens kāršu kolekcionārs arī teica, ka iespējams šobrīd pasaulē esmu vienīgā, kas ar viņām darbojās, kas viņas vēl izdod, sūta, un kā saka, par viņām rūpējās, tur vēl rūpi, lai viņas arī nonāk pie kāršu licējiem. Jo mana tā misija un tas galvenais tāds uzdevums ir par to, lai cilvēks strādā ar spēcīgām, maģiskām kārtīm, ar spēcīgiem, seniem orakuliem, kuriem ir pašiem par sevi senīgi kārtīm, ir jau milzīgs egregors, milzīgs lauks un milzīgs spēks. Jā. Tālāk, šeit vēl drusciņi jums arī ir attēli par to, kādas izskatījās oriģinālās kārtas, kādas izskatās jaunās kārtas, un ir saglabāti šie te simbolu zīmējumi vienkārši ar tādu drusciņu svaigāku, vieglāku elpu. Tad arī es cenšos saglabāt informāciju par senīgu kārtīm dažādās ezotēriskās grāmatās, lai vēsturē kaut kas par viņām, kāds vārdiņš paliek. Kā es arī saku, kad manas kājas uz šīs zemes vairs nebūs, nu tad par senīgu kārtību vismaz kaut kas būs palicis, un kad atkal pēc 100 gadiem kāds viņas kaut kur meklēs, lai vismaz kaut kāds mūsu bibliotekā Gaismas pilī par šīm kārtīm arī ir saglabājies. Jā, tad nu par šo kāršu uzbūvi. Kādas zīmes, kādas simboli mums šeit ir. Lielākā daļa, kā jau teicu, mums ir astroloģiskie, astronomiskie simboli, debesu ķermeņi, planētas, bet šeit ir arī planētu pavadoņi. Šīs kārtas ļoti interesants arī tie, kam patīk astroloģija. Tie, kam patīk astroloģija, protams, zina Marsa simbolisko nozīmi, bet arī šeit ir par Marsa pavadoņiem. Tā informācija pēc tam var atkal meklēt, lasīt, rakties, mācīties tālāk. Visādas interesantas lietas. Ir arī zvaigznāji, lielie griezie rati un daudz citi pazīstami. Arī zodiaka zīmju zvaigznāji mums ir. Un arī pirms šiem te 100 un 200 un 300 gadiem arī jau šie te astronomi, astrologi runāja par 13. zodiaka zīmi, par čulsknesī. Sēnī kārtīs viņš iekšā ir. Rīta zvaigzne, vakara zvaigzne, dažādas zvaigznes, 7 māsu zvaigznītes un viss, kas mums debesīs ir, tāpēc tās tomēr ir tādas astroloģiskas kārtas. Arī asteroīdi mums šeit ir, arī debesu parādības, varavīksne, mākoņi. Šie simboli mums arī pazīstami no Lenormanda kārtīm, kur mākoņi simbolizē neskaidrību, miglu acīs, neziņu, bailes, kādus satraukumus, protams, ka tuvojas negaiss. Un varavīksne ir tāds sens ticības, cerības, arī veiksmes un vēlēšanās piepildīšanās simbols. Tāpēc arī tagad vasarā, kad jūs vienmēr kaut kur ieraugat varavīksni skaisto, varat ievēlēties vēlēšanos. Un viņa pa šo te debesu tiltu no zemes nonāks tur augšā un tiks sadzirdēta un sūtīs jums labie spēku palīdzību, lai jūs vēlēšanās piepildās. Jā. Šeit ir arī saturs ar 72 simboliem. Un, ja arī tādam labam astroloģijas zinātājam teiktu par Marsa pavadoni, Fobosu, tad, protams, uzreiz ir jādomā, kas, kur, kas tās par īpašībām, kādas leģendas, kāda mīti apakšā, kas tur viss tajā ir. Un astrologs Senī saprata, ka ne visiem cilvēkiem šīs zināšanas ir, un agrākos laikos tiešām tās bija tikai, tā teikt, izredzētājiem, pieskolotājiem vai kādās bibliotekās. Un labvakar. Un arī šīs simbols viņš izlēma attēlot zīmējumos, parādot, piemēram, Marsa pavadoņa Fobosa tādu karsto un īstenībā kareivīgo un agresīvo dabu
ar lāpu, caur uguni. Un jā, viņš šīs te simbolu nozīmes jau attēloja kā zīmējumos, lai būtu vieglāk uztverams, vieglāk saprotams. Un te var arī izpētīt, ka zem, piemēram, jā, tā tad ir gan planēta, gan pavadoņu nosaukums, gan arī iekavās šis te vēl tāds attēlu nosaukums, kā kārtīs tas ir attēlots. Lai cilvēkam būtu vieglāk saprotams, uztverams, lai var savienot jau zināšanas, piemēram, vēstules simbols. Merkūra planētai ir vēstules simbols. Vēstules simbols mums no Lenormanda kārtīm labi zināms. Tas ir tā ziņa, jaunumi, informācija, dokumenti un tā tālāk. Tā kā šeit viņš šīs te zināšanas arī caur vizuālo pusi ir attēlojis. Tātad, kā jau teicu, uz katras kārtas ir 4 attēlu pusītes. Uz katras kārtas ir 4 simboli. Tātad, kopā mums arī ir 72 dažādi simboli, 36 kārtas, bet tā kā te ir attēlots vairākas, kopā mums ir šeit 72 simboli, un katram simbolam, jūs jau redzat, grāmatiņā ir 4 nozīmes skaidrojumi, atkarībā no tā, uz kuru pusi simbols ir izkritis. Un kopā tātad no sēnī kārtīm jūs varat iegūt 288 dažādus padomus, dažādus pareģojumus un atbilžu variantus. Un tad, kad es veidoju šo mazo grāmatiņu, tulkojot, analizējot, pētot, tur bija ļoti daudz nesakritības ar šo te orienta grāmatu un dažādiem vēl materiāliem, ko es atradu vācu valodā, krievu valodā. Tad būtībā bija viens brīdis, kad es šos 288 variantus gandrīz vai zināju no galvas un tiešām zināju, kas sēnī kārtīs ir iekšā. Un tāpēc arī vienmēr teicu, ka šie te pareģojumi, šie te kāršu vēstījumi ir ārkārtīgi patiesībā nopietni, ārkārtīgi svarīgi, tāpēc šīs kārtas es nevienam neieteicu likt ikdienā vai tā teikt jokoties vai spēlēties ar šīm kārtīm, jo pareģojumi ir ļoti nopietni un ļoti, ļoti piepildās. Tālāk, bet skatīsimies vēl. Kāpēc katrai kārtī ir 4 nozīmes varianti? Jo sēnī kārtīs ir ļoti interesants kārtīm variants. Jā, taro kārtīs arī ir apgrieztie varianti, kāds taisnā pozīcijā, kāds apgrieztā pozīcijā, iegūst divu variantu tādu dinamiku. Šeit mums ir vesels 4. Tās ir debes puses, lai viņš arī parādītu, kā šīs te planētas debesu ķermeņi atrodas un kustās. Tas ir arī tas, kas šīs kārtas atšķir no pilnīgi visām citām zīlēšanas kārtīm pasaulē. Un, jā, jums vienmēr būs arī jāskatās, kādā veidā ir izveidojies attēls. Uz kuru pusi šis te attēls tā kā guļ. Uzreiz varu teikt, ka šis ir pats sarežģītākais sēnī kāršu nolasīšanā saprast, uz kuru pusi ir attēls. Un te es vienmēr saku zelta padomu. Ja jums ir grūti saprast, piemēram, šeit pēc mēnesiņa, tad skatieties pēc cipara. Skatieties, citreiz arī tie attēli ir kaut kur ļoti, kaut kur slīpi ir attēlots, piemēram, tur sirpis bija tāds ieslīpens un vēl tur ir dažādi simboli, kur tā kā nevar saprast, vai viņi ir taisni. Tad es vienmēr skatos uz ciparu. Jo cipars attēls var būt attēlots dažādi uzzīmēts, bet vai rekur arī spogulīts ir tāds ieslīpens. Vienmēr skatos pēc ciparu, uz kuru pusi viņš guļ, pa labi, pa kreisi, uz augšu vai uz leju. Arī tie, kas zina taro kārtīs šo te taisno un apgriezto pozīciju, tad tur ir tāds noteikums, ka taisnā pozīcijā kārts būs drīzāk pozitīva. Tur būs jāņem vērā kāds kārts pozitīvais tāds vēstījums, un apgrieztā stāvoklī apgriezts kaut kas jau nav kārtībā īsti tā kā vajag, tad šīs kārtas ļoti bieži stāst par to simbolu negatīvo pusi. Tad šeit es ar jums varu pačukstēt priekšā, ka sēnī kārtīs ir drusiņ līdzīgs princips. Ja jūs redzat, ka attēls jau ir taisnā pozīcijā, visbiežāk
tur būs pozitīvs vēstījums. Ja attēls ir apgriezts kājām gaisā, uzreiz saturaties. Es jau vienmēr noškurinos, jo tur varētu būt arī tāds negatīvs vēstījums, brīdinājums, bet ko es arī vienmēr saku savos kāršu kursos. Tieši negatīvās, brīdinošās, biedējošās un bailīgās kārtas ir tās, kuras mums visvairāk palīdz. Jo pozitīvās kārtas, pozitīvās lietas mūsu dzīvē tik un tā notiks. Mēs tās sajutīsim, mēs tās redzēsim, mēs par tām priecāsimies. Bet šīs te brīdinājuma kārtas ir mūsu lielākie palīgi. Viņas mums var pateikt priekšā, viņas mums var atmodināt, viņas mums var atvērt acis, viņas mums var sākt likt domāt, ko es daru pareizi, ko es daru nepareizi, kāds cilvēki man ir apkārt, kādus lēmumu pieņemu, kur ir mana uzmanība, ko es vispār šobrīd dzīvē daru. Vai šī ideja ir pareiza, vai izvēlētais ceļš vispār ved uz kaut kādu mērķi. Un tieši šīs te apgrieztās kārtas ir tās, kuras mūs apstādina un saka priekšā kaut ko darīt vai nedarīt, vai dod vērtīgus padomus. Ja attēls ir pa labi, kā mēs zinām, arī ezotērikā maģijā labā puse mums ir tā kā viss labais, pozitīvais un nākotnīs došanās, perspektīva, attīstība, virzība. Tad arī, ja redzat, ka uz labo pusi, tad jau veriet vaļā grāmatiņu jau mierīgāk. Tātad visticamāk tur būs labs vēstījums. Lielākai daļai kāršu ir, protams, kārtas, kur simbols pats par sevi ir tik spēcīgi pozitīvs, kur visas 4 nozīmes būs labas. Visas 4 būs labas. Piemēram, saulītei jā. Bet lielākoties ir tāda sistēma. Tas ir tas, ko es pati esmu izpētījusi un sajūtas par šiem gadiem. Grāmatās to nerakst. Tas ir tāds praktisks vienkārši knifiņš. Un pa kreisi, kā mēs zinām, ezotērikā kreisā puse. Iet pa kreisi, kaut ko darīt nepareizu, nepieņemamu, netikumīgu, nelabu, kreisā naudā, kreisie sakari un tā tālāk. Tātad pa kreisi tas atkal kaut kas tur būs ne īsti kārtībā ar šo lietu. Te šis ir tāds knifiņš, kas mums cenīgi kārtīs ir. Jā, šeit arī šis viens no tādiem simboliem, kur arī var tad redzēt. Šis ir pārpilnības raksts, ļoti labs sens simbols. Arī no mūsdienu zilēšanas kārtīm kaut kur pazudis, bet senās visādās ezotēriskās figūriņās, pārpilnības, fortūnas dievietē, rokās viņš ir. Daudz, kur viņš agrāk bija ļoti labs, spēcīgs simbols bagātībai, pārticībai, veselībai, saticībai ģimenei. Un tāpēc viņa āķīši var redzēt, kur ir augšu, un no viņa birst ārā zvaigznes, daudz, kur no viņa birst ārā naudiņas un monētas un tā tālāk. Te arī tad mēs varam redzēt labi pa kreisi uz augšu vai uz leju. Bet to mēs visu arī šodien pētīsim. Praktiskajā daļā liksim sev prognozes gada otrai pusē. Es likšu ar jums kopā. Marita jautā, vai šīs kārtas drīkst izlikt bērnam, ja ļoti lūdz. Es teiktu tā, ir kāršu skolotāji, kuri saka, ka kārtas, astroloģiskās kārtas, numeroloģiskās matricas un tā tālāk, un cilvēku dizainus nevajag veidot bērniem līdz 7 gadu vecumam. Bet es teiktu tā, ka labāk noteikti nepētīt līdz 13 gadu vecumam. Labāk tomēr tā. Varētu būt tā, ja, piemēram, citas kārtas vai astroloģisko kartu pēta kaut kādus talantus sportā, mūzikā, mākslā, bet arī tas nav īsti pareizi, jo bērnam ir jāizmēģina viss. Bērnos ir iekšā milzīgs radošais spēks, šī te radīšanas mākslinieckais potenciāls, un viņam vislabāk būtu izmēģināt sevi visā. Ļoti bieži vecāki paskatās astrokartā, viņš būs sportists, bet patiesībā viņš ir izcils mūziķis, iemācās mūziku, pēc tam kļūst par inženieri un tā tālāk. Tas viss savā starpā saistīts. Jo mūzika arī ir matemātika, tā ir kārtība un tā tālāk. Tāpēc es teiktu tā, līdz 13 gadu vecumam varbūt labāk nē. Pēc tam droši vien, ja tīpaši ļoti lūdz un ja jūt tādu kontaktu, tad jā. Marita, paldies. Jā, šis tāds labs jautājums, ko tu tiešām ļoti daudz uzdod par kārtīm un par visām šīm te lietām, ar kur pēta cilvēku talantus un arī nākotni un tā tālāk. Tas tikai mans tāds personīgais viedoklis, ar ko es vienkārši praksē par šiem gadiem esmu pārliecinājusies, kā tas strādā. Jā, šeit ir labs piemērs. Tātad, ja tās ir taisni, tātad būs pozitīvs, labs vēstījums, vēlējums, padoms. Pa labi, ar tā kā viss ir labi, tu esi dzimis zem laimīgas zvaigznes, tu esi veiksmīgs dzīvē.
Un pakreisi, jā, šeit jau kārts saka, ka nemeklē tumsā aizsegu kaut kādām kreisajām lietām, meliem un darbiem, jo arī zvaigznes visīs gaismos parādīs, patiesība nāks gaismā. Un uz leju parāda, ka, ja cilvēks turpinās iesākto lietu, te uzreiz ir jādomā, par ko ir runa, bet parasti cilvēks zina, tad, labs gals no tā visa nebūs. Veiksmes, zvaigžņu labvēlības palīdzības nebūs. Attās uz leju. Kaut kas nav kārtībā, kaut kas nav labi, nav pareizi. Tā, te ir vēl viens zelta knifiņš, kuru grāmatās neraksta, kuru es uzzināju no Amerikā ļoti populāras tādas kāršu, drīzāk kolekcionāres, nevis zilnieces, bet tādas kolekcionāres kāršu pētnieces, kur viņa arī bija atradusi līdzīgas kārtas sēnīkārtīm, līdzīgi simboli un arī šis te puzles princips, un viņa sauc par radara kārtīm. Ļoti interesanti, radars, jā, tā kā radars, sensors, visu noskanēt, kas cilvēka tajā zvaigžņu debesu kartē notiek. Un tur viņa teica, ka tajā viņas grāmatiņā, kas nācis kārtīm līdzi, ir rakstīts, ka pirmais, ko šīm kārtīm dara, ir viņas cilvēks saliek kā puzli kopā. Šādi te, lai viss attēls sakrīt. Un, ja liek kārtas citam cilvēkam, klientam, tad klientam arī dod šo te kāršu komplektiņu, lai viņš šos te simbolus saliek. Viņa tam tā kā neteica nekādu skaidrojumu, viņa tālāk sāk runāt par simboliem, bet es tā ļoti ilgi analizēju to domu, kas tam visam ir pamatā. Pirmkārt, cilvēks noteikti ieiet tādā meditācijā, tādā mainītā apziņas stāvoklī, kamēr viņš tur liek, kamēr viņš tur to visu darbojas, viņš nomierinās, viss tur paliek aiz durvīm. Cilvēks jau ieiet tādā intuitīvā, jau tādā sajūtā. Otrkārt, viņš ieraug šos simbolus, nodibina kontaktu, kaut kas jau sāk ar viņu runāt, kaut kas atsaucās caur rociņām, caur pirkstiņiem, mums ir vistiešākā saikne ar mūsu zemapziņu. Ko tad mēs kārtīm arī jautājam? Visbiežāk mēs arī gribam uzzināt, kas mums tur tajā zemapziņā ir. Un, jā, tā kā būtībā tas ir tāds pirmais lielais likums, kas jums šo kāršu likšanu padarīs, protams, 2 reizes ilgāku. Un patiesībā tas ir arī kaut kāds sens kāršu noslēpums, laikam ļoti sens likums, jo arī vēlāk pētot Francijas Nacionālo biblioteku arhīvu par Lenormand stila kārtīm, kuras ir nosaukts par godu pasaulē slavenākajai zīlniecei Marijai Lenormand, kura nāk no Francijas. Tur arī tajos senajos bukletiņos, kas arī ir ieskanēti, saglabāti, rakstīts, ka sākumā pirms Lenormand kāršu izlikšanas šīs kārtas sarindo no 1 līdz 36 cilvēks, viņas sakārto saliek secībā, pareizi tā, kā viņš šo te ceļu simbolisko, sistēmisko iet. Un pēc tam samājas un izliek atbildi uz savu jautājumu, un tas ir jādara katru reizi. Jāteic godīgi, ka es savā praksē tā nedaru, jo tad jūs saprotat, ka ļoti daudz kārtas paliek kopā. 2., 3., 4. Un, ja ļoti daudz cilvēkiem liek kārtas, tad tas prasa ļoti daudz laika, viņas ļoti, ļoti kārtīgi atkal samaisīt pēc tam, tā, lai viņas tiešām sajaucās un nesako viena kārtas numuri viens pēc otra. Tālūk, tā kā šis ir sēnīkāršu sens knifiņš. Jā. Ko mēs vēl darām? Jūs jau varat ņemt rokās savas komplektiņas, jā, ņemiet rokās, es jau arī visu laiku, man jau viņas ir riktīgi sasilušas, es jau jūtu, ka viņas jau magnetizējas, jau grib runāties. Un, jā, šeit ir kāršu likšanas pamācība. Sajauc kārtis, skatās līdzi, meklē bildes. Un tad paliek tāds jautājums. Un kur tad ir jautājumi? Jo pirms kāršu izlikšanas vienmēr ir jānosaka termiņš un vienmēr ir jānosaka kārtīm savi jautājumi. Jāizdomā, jānoformulē precīzi jautājumi. Jo pareizāk jautājumi, jo pareizākas atbildes. Jo precīzāk jautājumi, jo kārtas precīzāk trāpīs un labāk jums parādīs. Tas būtībā ir viens no tādiem arī svarīgiem priekšnoteikumiem, lai tas lasījums izdotos. Un arī mūsu saskarsmes skolas kāršu nometnē mums būs atsevišķa lekcija par to, kā kārtīm uzdot jautājumus. Kā noformulēt jautājumu tehniski, tehnoloģiski pareizi tā,
kāršu valodā, lai viņas saprot, kas viņām ir jāparāda. Jo reizēm vienā jautājumā mēdz ielikt vispār 3 dažādas lietas. Vai es ar Jāni šogad apprecēšos un dzīvošu Norvēģijā? Tā, paga, tā. Te mums vispār par Jāni ir jautājums. Tas mums ir viens priekšmets izpētāmais. Tātad tālāk mums ir precības, kāzas, jau mums tur ir, un vispār mums ir Norvēģija. Tā kā, un te tas kārtas arī, nu tad saka, es neko nesapratu, man tur kišum mišums rādās, neko nevar nolasīt, jo jautājums ir tāds. Nu, lūk, tāpēc tas ir arī tas, ko mūsu skolā dažādos kāršu kursos, tiešām dažādos, gan Lenormand kārtīs, Tāro kārtīs, Ošo dzemju kārtīs, šis te jautājums iet cauri visur, un tas ir viens no vissvarīgākajiem. Bet sēnī kārtas ir unikāls ar to, ka viņām nav jāsagatavo konkrēti jautājumi. Nav jāsagatavo vai jautājums, tātad mums ir par gadu otro pusi prognoze darbā. Un te nav jāsagatavo jautājums, vai es mainīšu darbu, vai man iet prom no darba, jo sēnī kārtas īsti tā precīzi uz to neatbildēs. Ir jāskatās līdzi, vai jums kaut kur sakritīs simboli, kas runā par darba lietām. Jāskatās arī citi kaut kādu vēstījumu, kur kaut kas ir rakstīts par to, ka tavs ceļš mainīsies, vai ka labāk tagad tur ne jaunu ceļu un nesalauz dzīvi un tā tālāk. Šīm kārtīm nevajag speciāls jautājums. Tāpēc viņas ir arī labas tad, kad man kursants jautā, ka es gribu izlikt kārtas, gribu parunāties, gribu kādu padomu, bet man nav tādu svarīgu jautājumu. Nekas man tāds īpaši dzīvē rakstā un nocies, es vienkārši gribu ar kārtīm pastrādāt un parunāties. Tad es saku, ka sēnī kārtas var izlikt, bet arī nebieži. Vēlams tad vienreiz mēnesī, kā mēneša prognozes, lielo kāršu padomu prognozes. Šodien mēs liksim gada otrai pusē. Un te ir arī tas, ko mēs jau pašā sākumā kārtīm pateicām, termiņu, ko lai viņas rāda. Tātad viņas mums rādīs no 17. jūlija līdz 31. decembrim. Jo precīzāks kāršu termiņš, jo labāk viņas arī nolasa tieši to vietu, arī laukā, kur šī informācija atrodas. Tātad šim kārtīm vienmēr sagatavojiet termiņu, par ko viņām ir jāstāsta. Varat pateikt arī savu vai cita jautātāja vārdu, kas ir līdzīgi kā Lenormand kārtīs, un par jautājumiem. Indra mums raksta, ja ir vairāki jautājumi, kā zināt, uz kuriem kārtas atbild? Jā, sēnī kārtas noteikti nepateiks tādas konkrētas atbildes specifisku jautājumu. Viņas runās vispārīgi. Bet kas vēl ir no manas prakses, arī tāds mans zelta knifiņš. Pats sēnī kārtīm nevar uzdot tādu konkrētu jautājumu, vai man, piemēram, iegādāties šo dzīvokli, vai tas būs labs. Bet, ja jūs labi sadraudzēsieties ar sēnī kārtīm, viņas varēs parādīt arī to. Bet tur jums šīs kārtas ir jāliek ilgāku laiku, lai jums šie te, jo tur ir arī simboli, kas runā par mājokli, par māju īpašumiem, tad viņi uzķers to jūsu domu un parādīs. Bet tur jums ir jābūt labam kontaktam ar šīm kārtīm. Kā dabūt kontaktu, kā sadraudzēties, vienkārši ļoti bieži šīs kārtas ir jāliek. Kas ir ļoti bieži? Reizi mēnesī. Un vai ir termiņa ierobežojums? Jā, Indra raksta, jā. Es saku, katrām kārtīm obligāti ir laika ierobežojums. Kādreiz sēnī kārtas es liku uz gadu veselu prognozi, vai tas bija vecgada vakars, vai arī austrumu jaunais gads, kas pāris janvāra beigās, februāra sākumā, kad nomainās šīs te austrumu dzīvnieku lielās enerģijas pasaulē. Visam gadam es liku. Bet tagad laiks, kā jūs zinat, kustās ātrāk, enerģijas kustās ātrāk, viss kļūst smalkāks, ātrāk, viss vibrē, viss mainās, viss attīstās. Tad sēnī kāršu prognoze viss precīzākā tagad ir uz pusgadu. Nu, tas ir tāds mans novērojums, tāds mans ieteikums, kā jūs varat likt viņu 2 reizes gadā. Ja jūs izlikāt uz jaungadā vai vecgada vakarā, tad var bišķi nošmaukties uz vasaras salgriežiem, tad, kad arī ir šis te maģiskais laiks, kad nākotnes durvis mums atverās, var paskatīties, kas mums būs, kas mums sagaida, tad varat izlikt prognozes gada otrai pusē. Tā. Ilona mums jautā par kāršu apgriešanu, tos mums tūlīt būs, tur es stāstīšu arī tālāk pie tiem knifiņiem. Tad vēl atgriežoties tomēr par jautājumiem. Drusciņ padomāt par to savu galveno tēmu tomēr drīkst. Jūs varat sēnī kārtīm
turot rokās un jau viņas maisot, pateikt, kas ir tā jūsu šobrīd dzīvē svarīgākā joma. Varbūt tas ir darbs, varbūt tās ir attiecības, varbūt tā ir kaut kāda jauna ideja darbā, karjerā, hobijā. Varbūt tā ir veselība, varbūt tas ir kaut kas saistīts ar naudas lietām. Jūs kārtīm jau varat pišķiņ pateikt priekšā, uz ko viņām tomēr būtu jākoncentrējās. Ko jūs dikti vairāk gribētu zināt. Vai arī otrādāk, ja jums nav nekas tāds super svarīgais, ko gribat izcelt, tad kārtas dodiet man padomus. Dodiet man padomus, pasakiet man to, ko es nezinu, neredzu, neesmu ņēmus vērā. Vēl dodiet man kaut ko vērtīgu, ko es pat pati neesmu iedomājusies. To kārtīm var pateikt. Par kāršu maisīšanu arī. Te man ļoti bieži jautā, tad kā tad viņas tur apgriežās, uz kuru pusi un tā tālāk. Tā kā tās ir 4 debesu puses, viņas ir dinamiskas, tad arī maisot sēnī kārtas var arī gan šādi maisīt, lai viņas sajaucās, gan arī pagriezt viņas uz visādām pusēm. Vienu nolikt tā, lai arī šīs te debesu puses, tā debesu dinamika arī viņām pamainās. Var viņas tā pagriezt un pamainīt, lai viņas ir arī dažādas augšu uz leju, pa labi, pa kreisi. Jūs varat tā pagriezt un pamainīt, tad tā, lai viņas arī sajaucās arī pa šīm te pusēm. Tātad kārtis izliekam 6 kārtis 6 rindās. 6 kārtis 6 rindās. Vispirms, kārtīm pasakat savu vārdiņu, pasakat termiņu, par kurām viņām jārāda, ko jūs gribat, vai konkrēti, vai vispārīgi, un tad izliekam šīs te kārtas. Sēnī kārtīm ir tas labums, ka viņas var izlikt uzreiz ar zīmējumiem uz augšu, jo, piemēram, Lenormand kārtas lielajā izlikumā, kur arī tiek izliktas visas 36 kārtas, ir jāliek ar zīmējumiem uz leju un jāvar pa vienai kārtī vaļā. Šeit mēs uzreiz liekam ar zīmējumiem uz augšu. Un vēl viens svarīgs knifiņš, šo te piefiksējiet. Ļoti bieži esmu redzējis, ka sēnī kārtas izliek visas, saliek 6 kārtas 6 rindās, un tad meklē, kuras pusītes sakrīt. Es teiktu tā, tas ir diezgan grūti. Un, ja jūs šīs kārtas neesat likuši bieži, tad varētu gadīties grūti saskatīt kur šie attēli sakrīt. Jo tad, kad viņas visas ir izliktas, ticiet man, ir raipas gar acīm. Ir pilnībā, tas iet kopā, tas nav tas. Tur ir vēzis, tas ir skorpions. Tur ir tādi 2 sarkani kustoņi ar spīlēm un astēm, bet viens ir vēzīts un viens ir skorpions. Tie arī nav. Un tad ir grūti, un tad ir arī, man nevienas bildes nebija, man nekas nesanāca. Matemātiski, statistiski tas varbūt ir iespējams, ka neviens attēls kopā neizveidojas, nesaliekas, bet visbiežāk tā ir tas, ka nav pamanīts. Tāpēc es saku, lieciet pa vienai ļoti, ļoti lēnām. Mēs tagad arī liksim, es likšu vienu piemēriņu, kamerā gan neredzēs, bet mēs liksim kopā un skatīsimies līdzi. Uzreiz jūs jau liekat kārtas vienotrai blakus, jau skatāties gan pa rindām, kas sakrīt, gan uzreiz augšalēja. Pirmajā rindā tā nebūtu, bet sākot jau ar otro rindu, jūs jau arī skatāties, kur sakrīt arī ar augšējo rindu attēls. Un ļoti labi ir tiešām likt kopā, jo, ja jūs kaut ko nepamanat, tad jūs jautātājs, draudzene, kolēģi, kāds mājnieks, arī sekojot pa drusciņai, pa vienai kārtī līdz pamanīs, kur kas ir sakrits. Mums Ilona jautā, vai drīkst apgriezt kārtis blakus, lai izveidotos attēls? Ja jūs redzat, ka kaut kur zaķītis ir blakus, te viņam galva, te viņam kājas, jūs drīkstat viņu pagriezt, lai attēls sakrīt. Jūs drīkstat viņu pagriezt tā, kā viņš sakrīt. Un jūs drīkstat viņus griezt tur, kur šie te kārtas ir šajās rindās, bet jūs nedrīkstat kārtas pārcelt vietā. Piemēram, pirmajā rindā jums ir zaķītis un 3. rindā ir zaķīša galva. Un es paņemšu tagad viņa kājas un pārcelt pa rindām, pa citām vietām viņas nedrīkst. Drīkst tikai pagriezt.
Un te uzreiz mums rodās tā, ka pirmajā rindā ir sakrītas mums zaķītis, mēs liekam otro rindu un tur kaut ko pagriežam, un gadās arī tā, ka zaķis izjūg. Un tad man jautā, vai viņš skaitījās vai nē. Tā kā mēs liekam astroloģisko karti, visas šīs kartas jau ir dinamiski griežās. Es pats reiz saku, ka taro kartas un visas citas kartas ir 2D, plakanā tādā dimensijā, tad sēnī kartas darbojas 3D. Viņas ir trīsdimensionāls, viņas darbojās jau uzreiz telpā. Un tāpēc arī liekot kartes, ja iepriekšējie simboli jums izjūg, viņi vairs neskaitās. Paliek tikai tie, kas nāk nākamie. Vispār šis te likšanas pašas process arī ļoti tāds maģisks un interesants un tādas dīvainas sajūtas pārņem, kad jūs grozat šīs te planētas un simbolus un griežat savu likteni. Jā. Tā. Lūk, tā tad izjūg. Daci mums jautā, vai izliekot kārtas, liek pēc kārtas vai jauktā secībā. Liek no pirmās līdz 6. Izliek pirmo rindu, pēc tam uz leju otro rindu. Un pa ceļam jau tā kā jūs liekat tā pēc manas metodas, pa mierīgu un pa lēno, jūs jau uzreiz grozat. Jo tad, kad jums ir visas kārtas izliktas un jūs grozat tad tur var rasties kišs un mišums, un, var bišķi kaut kas pārrakstīties. Reizēm uz labo pusi, reizēm uz slikto pusi. Tāpēc vispārējāk grozīt jau uzreiz. Jā. Es atļaušos tiešajā pajautāt. Es nesapratu īsti, piemēram, ja es lieku un man starp otro un trešo rindu sakrīt tagad 29 zvaigzni, bet tieši tāpat, ja es viņas pēc tam sagriežu, man arī sakrīt divnieks mēnesis. Tātad es viņas pēc tam negriežu, es paņemu tikai pirmo, kas ir zvaigzni, un mēnesi ignorēju. Un tad uzreiz sagriežot mēnesi, zvaigzni izjūgs sanāk, ja? Jā, tieši tā. Mēnesis paliek galvenais. Tas, kurš ir nākamais, tas paliek. Tas, kurš veidojas pēdējais, jau cārā visu iepriekšējo. Tas paliek. Mēnestiņš paliek. Zvaigzni izjuka, radās mēnestiņš. Iespējams, mēs aiziesim uz nākamo rindu, un tur atkal kaut kas sakritīs un mēnestiņš izjuks. Tā kā šis process ir maģisks līdz tam pašam brīdim, kamēr jūs nonākat pie pēdējās 36. kārtas. Lūk, tāpēc labāk ir izlikt pa vienai un griezt uzreiz. Nevis tad, kad ir saliktas visas lielās kārtas, tad kaut ko pagriež, kaut kas izjūk, un tad paliek jautājums, kurš skaitījās un kurš nē. Tā kā paliek visu laiku ejams priekšu, un ja kaut kas vai iepriekšējais izjūk, tas vairs neskaitās. Paliek tikai tas, kas paliek pašās beigās. Un citreiz pat ir bijis tā, kad sākumā sakrīt kādi 6 simboli, atkal izjūk, pagriežās un paliek tikai 2. Arī tā tas var būt. Paliek tikai tie, kas paliek. Tūlīt liksim arī pašas kārtas. Nav man šeit vairs daudz palicis, bet galvenais, liksim kopā, un tad arī, tagad skatīšos arī jūsu jautājumus. Tā, attēls liek uzreiz ārā attēls augšu, liek no kreisās puses uz labo, no pagātnes uz nākotni, no kreisās puses uz labo liek. Un kāršu izlikumu sekojiet līdzi, jo jums visas šīs nozīmes būs grāmatiņā. Tie simboli, kur jums sakrīt, uzreiz ir jāiet uz grāmatiņu un jāskatās, kā šis attēls skatās uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi. Un vēl mums ir jautājums, vai var griezt abas kārtas, kuras ir savā vietā, vai tikai vienu kārtu. Var griezt visas, kuras griežās, visas drīkst savā tajā vietiņā, kur viņas ir, pagriezt. Var. Tieši tā tie arī attēli veidojās, jo viņām, ja jūs izliksiet vienkārši tāpat un nekur nesagriezīsiet, varbūt paveiksies un būs viens simbols, sakritīs pa tiešo. Bet jūs zināt, vienkārši no šī tehnikas matemātikas puses ir jāpalīdz viņām, jāsagriež, jāsliek viņas kopā. Tā, skatīsimies, kādus vēl knifiņus es jums pierakstīšu šodien. Par simbolu skaitu. Šis ir ļoti svarīgs punkts. To man ir teikuši gan tie, kas senī kārtas jau liek,
gan arī savās matricas formos, kur cilvēki par šīm kārtīm runā, ka simbolu skaits, tie attēli, cik jums izveidojas tajā vienā reizē, arī svarīgi tam pievērst uzmanību. Ja attēlu ir daudz, kārtas ir ļoti runīgas. Maksimālais rekords, par kur esmu dzirdējis, manā draudzenei bija 9 attēli. Sakrita 9 attēli, pat iepriekšēji, kur izjuka, es teicu, ka kārtis pilnīgi brēktin brēc, un tev grib kaut ko pateikt, pieraksti, nofotografē, un ir daudz ko pastāstīt, ir daudz ko pavēstīt, daudz kas dzīvē notiks. Ja attēlu ir maz, tad tas arī tas, cik tev jāzina. Vairāk tev nav jāzina, tev vairāk nemaz nevajag, šobrīd tas nav aktuāli. Vēl es arī saku, ja ir maz attēlu, maz simbolu, tas nozīmē to, ka nebūs tādas krasas dzīves pārmaiņas, būs tāds mierīgs pusgads, viss turpināsies savā ierastajā gultnē pēc noteikta plāna,